Namastē! Šodien es jums pastāstīšu par Vikmestes pilskalnu un tā enerģiju. Vikmestes pilskalns varētu teikt, ka tā enerģija atbilst uz tādu lielāku teritoriju. Tas nav tikai tām pilskalnām, bet viņa ir daudz plašāka. Un šī enerģija, kā lai viņu raksturo, viņa ir tāda ļoti smalka un ļoti tīra. Tas būtu kā tāds sievietes pirmsākums, tas tīrība, domu tīrība, prāta tīrība. Man liekas, ka tur ir ļoti, tanī apkaimē arī ļoti jūtama Dilmātes Marijas enerģija. Pēc krievu mitoloģijas tā būtu Ladas enerģija, kas arī ir par skaistumu, par mīlestību, par saticību, par godīgumu, par to, varētu teikt, sievietes pirmsākumu, kad sieviete rada no savas tīrības un mīlestības, kad mēs domās esam tīri, kad mēs runājam skaidru valodu no sirds, kad mēs domājam ar sirds centru. Tur ir tāda ļoti augsta, var teikt, vibrācija, enerģija, kas ir tanī apkaimē, kas tieši saistīta ar mīlestību, ar sirds mīlestību, ar sievietes pirmsākumu, ar sievieti kā pavārda glabātāju. Bet tas nav tādā ļoti tādā saimnieciskajā, tas ir tādā augstākā, tādā dievību, man liekas, tāda dievietes enerģija. Un tas, man liekas, ir par šo vietu un šo apkaimi, par cieņu pret sevi, ka tu māki sevi tā kā iznest, tu zini savu vērtību, tu cieni to. Tas ir tāds arī par iņu jaņu to kopsavilkumu kopā. Bet vairāk viņa tomēr ir par tādām dieviešu enerģijām, par sievietes pirmsākumu, par tīrību, par mīlestību, par radošumu, jo sieviete rada. Tāds maziņš stāsts par šo vietu. Ļoti tīra vieta, ļoti skaista vieta, arī tādā, ko skatīties, skaista. Un man liekas, ka arī tur ir takas, kur var doties uz šo pilskalnu un sākt tā kā to taku no pašas, kur sākās taka un iet ar to iekšējo sirds balss un tīrību, ko mēs varam likt nodomu, ejot par šo taku, lai saskaņot, kad mēs sevi saskaņojam ar šīs vietas enerģijām, un tad tās enerģijas, viņas mums strādā viņas jau ir, viņām tā kā ir, uz kurien viņas iet un ko viņas dara, tā mēs varam iet un iziet, bet ja mēs liekam nodomu tur savienoties ar šo dievišķo enerģiju, ar šo tīro enerģiju, šo sievietes pirmsākumu enerģiju, tad arī mūsu struktūrā, mūsu ķermenī, mūsu smalkos plānos tā savienošanās viņa notiek daudz spēcīgāka. Un tas, kas tanī mirklī ir tā kā zemāks par šo enerģiju, ja tas ir tā kā pēc visiem augstākā spēka nodomiem, tad tur ir tā vieta arī, kur mēs varam viņu tā kā koriģēt to savu lauku un viņu tā kā pacelt uz augšu, to enerģiju, ka viņi iet uz augšu, un ja mēs aizgājām šādi, tā kā, ja mēs ņemam pēc spēka, tad mēs pēc tam atgriežamies, tā kā izejot cauri, mēs esam šeit, mēs esam saharmonizējuši savu to dievišķo aspektu. Dievišķais aspekts ir tieši tāpat arī vīriešiem, viņu iekšējā sieviete, un tāds tiešām ļoti tīrs, ļoti tāds, kā saka, smalks, trepetīgs tā vieta ar tādu ļoti klusumu. Man liekas, ka tur elpa pilnīgi vieta runā par sevi, zeme elpo, koki elpo un izelpo šo trauslo dievišķo
dievišķo sievietes pirmsākuma enerģiju. Tāds šodienas mans stāsts. Lai jums jauka diena. Namaste.